Man varbūt nedaudz bail ir no tā, no tās lielās atmosfēras, kas tur būs, no tiem visiem daudziem cilvēkiem, no tām bungām. Man visnoteikti nav bail no pretiniekiem. Es tieši gribu pret viņiem spēlēt. Es gribu izjust to spēli, to visu atmosfēru. Es nezinu, kā citi domā, bet es domāju, ka veiksmi nav jānovēl, bet veiksmi ir jānopelna. Un šajās finālspēlēs mēs varēsim redzēt, vai tā veiksme atnāks pie mums vai neatnāks. Manuprāt, mana komanda ir gatava visas šīs 3 dienas spēlēt, jo mēs esam ļoti lielu darbu ieguldījušas. Nezinu, par spēlēm es galīgi neuztraucos. Ne par pretiniekiem. Vispār neinteresē, ko dara pretinieki. Es zinu, ko mēs varam izdarīt, ko mēs varam sasniegt. Un jebkurā gadījumā, lai arī kā mums šoreiz veiksies, mums nākamais gads būs labāks. Jo rītdiena vienmēr būs labāka nekā šodien. Viss sports, ko šodien jūs darat, jums noderēs nākotnē. Un komandas spēle, tas ir grūts sporta veids, jo individuāli mēs katrs mākam cīnīties, bet savu spēli ir jāmācās. Lai jums šodien veicās! Turnīra pirmajā dienā spēlējām ar Rīdzeni. Pēdējā brīdī, pēdējā sekundē izdevās veiksmīgi uzvarēt un laimīgi iemest beidzamo grozu un nospēlēt aizsardzībā. Savukārt pirmās dienas otrā spēle nepadevās tik labi kā iecerēts, bet tam ir izskaidrojums, jo manā uztverē pretinieku komandas spēlētājām vairāk dega acis un, manuprāt, viņas pilnīgi noteikti bija pelnījušas uzvarēt. To pašu pierāda arī otrā diena, gan otrās dienas rīta spēle pret 3. sporta skolu, gan vēlāk pēcpusdienā pret TTP meitenēm. Kaut kas mums nevedās, mēs nevarējām atraisīties, vai nu tas bija spiediens no malas, pārāk liela atbildība, jo mums tiešām bija gan daudz metieni, gan labas izspēles, bet ja tā bumba neveļās grozā, tad to uzvaru ir grūti izcīnīt. Teikšu atklāti, tas rezultāts nav tāds, kā es biju iedomājies, tāpēc mums ir nākamais gads, mums ir aiznākamais, un mēs iesim tikai uz priekšu. Paldies Jūrmalai, paldies Jūrmalas pašvaldībai, kā arī liels paldies trenerim Andrim Steļmakam par palīdzību šī fināla turnīra norganizēšanā. Tiekamies nākamgad!